Lukas evaņģēlija 19. nodaļas 1. līdz 10. pantam. Iespējams, daudziem no jums ļoti zināms notiek. Nonācis Jērikā, Jēzus gāja pilsētai cauri. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā Zaķejs. Tas bija virsmuļnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mazs no auguma. Tad viņš aizskrēja priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģis kokā, lai Jēzu varētu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Bet Jēzus tajā vietā nācis, paskatījās uz augšu un uzrunāja viņu. Zaķej, kāds teikšu uz zemē, jo man šodien jāiegriežas tavā namā. Un tas teikšus nokāpa zemē, un viņu uzņēma pie sevis ar prieku. To redzot, visi kurnēji un sacīja, pie grēcīga cilvēka viņš ir apmeties. Bet Zaķejs piegāja pie Jēzus un sacīja, kungs, pusi no savas mantas es gribu dot nabagiem. Un ko es tiem esmu izspiedis, es 4-kārtīgi gribu atdot. Jēzus sacīja viņam, šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc, ka arī šis ir Abrahama dēls. Jo cilvēka dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo. Amen. Neesmu to tā pārbaudījis ļoti, un varbūt, ka tas ir pat dziļi personiski novērojams, bet es nezinu nevienu Bībeles personāžu, kurš savu atpazīstamību būtu iegūs zināmā mērā no tā, ka viņš uzkāpa kokā. Un Zaķejs, viņš vienmēr man personīgi no svētdienas skolas laikiem asociējās. Viņš ir kokā, ir krāsots dažādas krāsojumi, ir tā attēla, kur Zaķejs ir kokā. Un es atceros bērnībā, mums bija kā svētdienas skolas nodarbība, kur mēs tur krāsojam un veidojam kaut kādus rokdarbus, un tur paralēli tika stāstīts šis te stāsts. Ja? Un tad, kāpēc cilvēks nonāk līdz tā, ka viņš visai izmisis jau ir kokā uzkāpis. Un, protams, šis stāsts šeit ir aprakstīts, mēs to lasījām, bet redzēt, viena no lielākajām pārmaiņām, kuru pasaulē ienesa Kristus vēsts un vēlāk visa šī kristietība, kas sekoja, ir atziņa, ka pat visnīstākajam sabiedrības cilvēkam ir liels potenciāls kļūt par Dievu draugu. Līdz Kristum, varat apgalvot, ka tas tā nebija. Visnīstākajam sabiedrības cilvēkam ir liels potenciāls kļūt par Dievu draugu. Ar kristietību, ar Kristus vēsti šis kļūst ļoti populārs. Ne visi tādi kļūst, bet iespēja pavērt. Bībelē ir atrodami vairāk šādu piemēru, kur sabiedrības atstumtie, ienīstie kļūst par Dievu darba strādniekiem, darbiniekiem, kaut kādā mērā par tuviem Dievu draugiem. Un Zaķejs, par ko mēs šeit lasām, ir viens no šādiem piemēriem. Lukas evaņģēlija 19. nodaļas 1-10 pantē. Tas Zaķejs, šis stāsts, viņš, protams, daudziem no jums ir dzirdējis. Es tomēr pieņemu, ka varbūt kāds nav tik bieži arī dzirdējis. Ko mēs par Zaķeju uzzinām no šī stāsta? Un pirmkārt mēs redzam, viņš tiek saukts par virsmuļnieku. Ļoti ienesīgs amats. Ar ēnas pusi, protams, viņu gadījumā. Ja tajā laikā būt muitniekam nozīmēja, ja tu baudīsi bagāti, tu būsi turīgs, iespējams, par tādu iztikšanu, tev nebūs daudz jāskumst, jādomā, bet tu būs ēnas puse. Visticamāk, tu būs vientuļš cilvēks.
Visticamāk, ka būs atstumts cilvēks. Pat no ģimenes locekļiem ļoti iespējams. Un no sabiedrības, vismaz jūdu sabiedrības, noteikti būs ienīsts cilvēks. Tam ir zinām iemesli. Ja, būtībā jau tas muitnieks, vēl vairāk virsmuitnieks, viņš sabiedrības acīs ir nodēvējis. Tāpēc, ka viņš kalpo, strādā pie romiešiem, kas tajā laikā ir iekarojuši visu to Jūdas apgabalu. Un viņš līdz ar to ir nodēvējis. Viņš prasa ņemt no citiem, no saviem tautu brāļiem un māsām naudu un nodokļus priekš romiešiem. Viņš to dara. Nereti ņem vairāk kā vajag. Ja, un līdz ar to arī Caķejs visticamāk, tur gan ir arī skaidri rakstīts, bagāts cilvēks, bet vientuļš, bez draugu atbalsta. Tas, ka viņš strādā pie tiem romiešiem, nenozīmē, ka romieši viņam ir ļoti labi draugi. Bet viņš ir tādās spīlēs lielā mērā. Mani rādi, mani draugi, man ienīst, un pie tiem romiešiem es jau esmu tikai kalps, kur dēļas var būt arī pagāts. Tomēr vientuļš. Automātiski muitnieks, vairāk virsmuitnieks sabiedrībā tiek uzskatīts par neuzticamu cilvēku. Automātiski krāpnieks, kurus parasti ieliek vienā sarakstā ar laupītājiem un slepkavu. Laupītājs slepkavu un tur arī muitnieks. Visi viens saraksts. Godīgums, un jāsaka, tā jau bija, tas nebija bez pamata. Godīgums starp tiem muitniekiem bija liels vērtums. Tik liels vērtums, ka kāds romiešu rakstnieks bija pamanījis uzcelt pieminekli par godu kādam godīgam muitniekam. Es nevaru pateikt vārdu uzvārdu un tam līdzīgi, bet tā ir tāda vēstures liecina, ka kāds ir romiešu cilvēku gājis un pamanījis par pieminekli godīgam muitniekam. Visiem vajadzēja būt godīgiem, vai ne? Bet tas ir tāds vērtums, ka tur pat piemineklis ir uzcēlts. Tādā, kurš ir godīgs savu amatu arī. Nav izspiedis no cilvēkam vairāk kā vajag. Pirmā lieta, jā, viņš ir virsmuitnieks. Otrā lieta, ko mēs par Caķeju redzam, viņš tomēr gribēja redzēt Jēzus. Kaut kur šī te vilkme viņam ir. Un kā jau daudzi tajā laikā, arī Caķejs par Jēzu jau ir dzirdējis. Visticamāk, kāds stāsts ir par viņu dzirdējis. Ļoti iespējams, ka viņš ir kaut kur dzirdējis par Jēzu šo te populāro apzīmējumu, ka viņš ir grēcinieku un muitnieku draugs. Bībelē šādi tāda izskanšās. Jēzus grēcinieku un muitnieku draugs. Iespējams, Caķejs jau bija dzirdējis, ka viens no 12 Jēzus mācekļiem ir Matejs, kurš arī ir bijis muitnieks. Un Jēzus viņu nav atraidies, nav dzinis prom. Un Caķejā tas kopumā visticamāk raisa tādu domu, varbūt, ka Jēzus var būt arī mans draugs. Varbūt viņš neatskumja arī man. Ja jau viņam ir tāda slava, ka viņš ir grēcinieku un muitnieku draugs, Matejs, bijušais muitnieks, ir kungs māceklis, varbūt arī es varu būt tāds, ko Jēzus pieņem. Klusībā tur ir visticamāk tāda cerība. Jēzus var būt mans draugs, kurš man neatsaka. Un kaut arī tā vēlme Jēzu man vajaust, ka tā viņa vēlme ir tikai redzēt. Uzrunāt un kaut kādu sarunu veidot, visticamāk, viņam nebija pārāk augsts logis vēl līdz tam tik. Mēs redzam, ka viņš tikai redzēt. Tā vēlme redzēt Jēzu bija milzīga, tomēr tie praktiski apstākļi neko labu tā kā neliecina. Viņš ir mazs augumā, jā, tur nav rakstīts, cik ir mazs, 40, 60, droši vien 2 metrīs, tas nenozīmē maziņš augumā. Un tas labākais, ko viņš varēja darīt, ir uzkāpt koka. Tā, tu vari savu augumu višķi garāk tādā epizodē, kur tu gribi kaut ko redzēt. Pat ja viņš pat varēs tam pūlim lausties cauri, visticamāk viņu kā tādu atpazīstam personu nemaz nelaiks tik tuvu. Pēc
sava metode, kā viņš visu izdarīs. Viņš kāps kokā. Visticamāk, kāda 80% cilvēku šo soli nespēja. Kā kokā, lai redzētu Jēzu. Vispār jau tādam cienījamam un tādam augstajam amatpersonai. Kā kokā. Tas tā necienīgi. Es iedomājos, ja mums kaut vai kādās valdību pasākumos, kas notiek kaut kur Sauvaļā, ja būtu kaut kāda epizode, kur kāds no amatpersona kaut ko nevar saskatīt, tad viņš tur uzvalku uzrāptos kokā un tā, lai redzētu. Tā tauta tā jocīgi jau skatītos, ko tad viņš tur neredz. Neveiksmīgs solis, mēs tā teikt, apkaunojoši. Bet izskatās, ka Caķejam neinteresē nemaz šī te sadaļa. Kauns un ka par viņu tur kaut ko runās. Visticamāk, par viņu runāja jau, neko labu nerunāja jau sen. Tad tur tās kauns par kokā kāpšanu, viņš par to īpaši uztraukts nav. Bet tā doma, es redzēšu Kristu no turienes. Viņš jau bija pat izplānojis, aizskrēja pa priekšu, uzkāps kokā, jo liekas, ka tur viņam vajadzētu nākt garām. To viņš ir izplānojis. Lai nu kā, visas tās sportiskās Caķeja aktivitātes rāpjoties kokā panāca vairāk nekā Jēzus bija cerējis. Tāpēc Caķejs bija cerējis. Viņš ir cerējis tikai redzēt, bet te Jēzus iet garām un apstājās. Un ne tikai apstājās, uzlūko viņu kā ļoti personīgi tur uz koka esot. Tas nozīmē, ka arī visi pēkšņi sāk uz tā koka droši vien skatīties. Un viņš uzrunā viņu ļoti skaidri. Caķej, kāp steigšu uz zemē, un man šodien jāiegriežas tavā namā. Dabīgi vēsts, es domāju, šī brīdī sākās vesels skrējiens atpakaļ uz savu namu. Tas nebija gaidīts. Cerēja Caķejs kaut vai tikai redzēt, apņēmīgi un risks izskatīties arī muļķīgi uz tā koka. Viss viņa rēzes novēc pie viņa dzīves lielākās pārmaiņas. Jēzus nāks ciemos, mājā. Mēs šodien varam zināt, Dieva dēls nāks ciemos. Mājā. Vai Caķejs tobrīd to saprata tieši tāpat? Visticamāk ne, bet to, ka viņš ir Dievam dots tūs vīrs, pravietis, vai kaut ko tam līdzīgi viņš saprata gan. Tāds, kuru ir vērts redzēt. Un šis te notikums mūsu priekšā izceļ kāds 3 personas, kuru darbības un attieksmi mums vajadzētu vērtēt jau arī skatoties uz sevi. Protams, tā pirmā persona ir Caķejs. Ja, es jau teicu, ka sabiedrības ienīsts cilvēks. Tajā pat laikā šī epizode, kad tik ļoti sāk spiest, iespējams tā viņa vientulība, tā viņa apziņa, ka viņš patiesībā ir ļoti negodīgs cilvēks. Tas sāk spiest tik ļoti, ka tas viņu ved arī uz drosmīgu rīcību, uz tādu nepadošanos pie bezcerīgiem apstākļiem. Un tam pūlim cauri ir tik, nav iespējams. Caķejs ir cilvēks, kurš nebaidījās izskatīties muļķīgs, lai Kristus satiktu. Šī ir tāda doma, pie kā ir vērts apstāties. Nebaidīties izskatīties muļķīgāk, lai satiktu Kristu, lai redzētu Kristu. Un tad šeit ir jāsāk domāt, vai tad es negribētu redzēt Kristu. Es negribu satikt Kristu, gan tādā garīgā izpratnē, gan tādā izpratnē noslēgumā, šo dzīvi noslēdzot, kur ir tā tiešā satikšanās, vajag pret vajag, vai tad es negribētu, vai jūs negribētu. Caķejam bija tā vienreizējā iespēja Kristu redzēt kā cilvēku, kā Dieva dēlu uz zemes. Mums tāda nav, bet mums tik un tā. Aizvien ir iespējas satikt Kristu. Ko gan nozīmē visi tie lēmumi virzīties uz kristībām, mainīt dzīvi, būt Kristus sekotājiem. Tas nozīmē satikt Kristu, sastāties ar viņu. Daudz no mums to gribētu. Un tomēr, lai tas notiktu, kaut kādā brīdī pienāk tā epizode, kur ir jābūt vienkārši drosmīgi. Tu jau zini, ka Kristus
ir tas veids, kā tavu dzīvi tiek izmainīta. Tu jau zini, ka Kristus ir tas ceļš, kā tu tiec ārā no vientulības, no grēkiem, no nereti parādiem, no ļoti daudz kā. Tu jau zini, ka tas ir tas ceļš. Bet tur kādā brīdī ir vajadzīga tava drosme, tava nepadošanās pie apstākļiem, kas var izklausīties jokaini, bet kādā brīdī ir vajadzīga arī tavu spēja būt muļķīgam. Un ne tādam muļķīgam ar kaut kādu bravūru, bet izskatīties muļķīgam cilvēku priekšā, lai tomēr panāktu to mērķi, ka es sastopos ar Kristu. Kādreiz runājot ar cilvēkiem, kas ir jau kristieši un savās darbvietās strādā, nereti no cilvēkiem izskan tādi teikumi, ka viņu darbu vietās vēlme būt godīgam tiek uzskatīta par muļķīgu rīcību. Tur ir dažādas darba vietas. Ja? Piemēram, es kādreiz strādāju Liepājā metāla virpošanā, tur kaut kāda standarta situācija varēja būt, ka tur kaut kādi dzelzīši, tikai tādi atgriezumi. Mums kā darbiniekiem viņi nepiedēra, bet atgriezums taču var ņemt mājās. Tas nekas, ka man viņi nepiedēra. Es jau zināt, kur viņus likt mājās. Man jau viņi nepiedēra. Tad tur tā kopējā varētu stāvēt, uz to es būšu godīgs. Un, ja man vajag kā minimums, es uzprasu savu darba devēju, vai to var ņemt. Bet es atceros, tur bija tāda prakse, kāpēc jāprasa. Ja viņam taču ir to daudz visu, instrumentu vai kāpēc man jāprasa. Man gandrīz tā kā pienākās. Es atceros, ka bija tāds arguments, kāpēc, ka mums ne visai labi maksā. Es drīkstu to ņemt. Un tikai viens piemērs, vairāk ir bijuši šādi cilvēki, kas man saka, būt godīgam manā darba vietā nozīmē izskatīties muļķīgam. Un jā, citu cilvēku priekšā nereti tā arī var būt. Un tad ir jautājums, vai tu esi gatavs kādreiz būt muļķīgs cilvēku priekšā, cilvēku acīs, lai paklausītu Kristumu, lai tu vispār tuvotos Kristumu, vai tu esi gatavs būt muļķīgs kādreiz. Pretējā gadījumā agri vai vēl tas var ievest tajā, ka tu vienkārši sāksi nepaklausīt Kristumu, tu sāksi noliekt kaut kādas savas saiknes ar Kristu cilvēku priekšā, tā, lai tu neizskatītos muļķīgs. Un ziniet, ieļaut to domu kādreiz būt Kristus dēļ muļķīgam, tas prasīs drosmi. Tas vienmēr prasa drosmi. Tāpēc, ka tam visam nāk līdzi, ka tev būs jāpiedzīvo iespējams kāds kauna brīdis, kāds apsmieklu brīdis. Kurš no mums to grib? Neviens negrib. Saķejam bija tāds drosmes, nepadevības un muļķīguma brīdis, kā pie kokā, kā amatpersona. Bet rezultāts ir sastapšanās ar Kristu. Ja viņš būtu kaut kur iejūtas stūli, visticamāk tas nebūtu noticis. Protams, mums visiem ir vajadzīga drosme, lai Kristus vārdu, Kristus vērtības, Kristus man personīgo liecību par sastapšanos ar Kristu novērst pie cilvēkiem. Sabiedrībā, kur tu atrodies, darbvietā, skolā, daudz kur, tas prasīs drosmi reizēm būt muļķīgam cilvēku acīs. Ko tu tur ar to Kristu runā? Ko tu ar to Kristu, ka mums mēģina kaut ko vārdu? Cik šis viss nav dzirdēts. Vai tev ir drosme būt muļķīgi? Katrā dzīves jomā, kurā tu gribi redzēt Jēzu, tas nozīmēs kāpt pāri apstākļiem un dažkārt pārvarēt kaunu cilvēku priekšā. No šī būs izvainīta. Pirmā persona ir Caķejs, kurā attieksmi mēs šeit ieraugām. Pats Kristus ir otrā persona. Redzēt, ko tad Kristus šeit dara? Viņš apstājās pie tā, kuru visi ienīst. Un uzaicina viņu uz kopīgu sadraudzību viņu mājā. Tā ir Kristus rīcība praktiski.
apstāties pie tā, kur visi ienīst, un uzaicina viņus kopīgi sadraudzēt. Jēzum jau bija ceļš, pa kuru viņš gāja. Viņam bija savs ceļš. Bija mērķis, kur viņam nonāk. Bija arī gana daudz cilvēku ar savām problēmām, kas turpat riņķi apkārt viņam spiedās un prasīja jautājumus, kas visi jau bija. Tomēr viņš novērtēja kādu, kurš tā visa fonā no sirds centās viņu redzēt. Vai Jēzum varētu pārmest, ja viņš nebūtu apstājies? Nē, viņam bija savs ceļš. Viņam bija cilvēki apkārt. Iespējams, tikpat grēcīgi, tikpat ievājot kāds atķēs uz koku. Bet viņš apstājās un novērtēja kādu, kurš no sirds cenšas viņu redzēt. Un, manuprāt, Jēzus ir vislabākais piemērs tam, ka noteiktā brīdī ir jāpārtrauc iesāktais ceļš un nospraustie plāni, lai nepalaistu garā brīdi, kad kāds stāv uz ticības un izmainīts dzīves robežu. Kristus vislabāk, visjūtīgāk zināja šos te brīdus. Kad ir jāpārtrauc savs ceļš, jāpārtrauc savi plāni, lai kādu, kurš ir uz robežu, lai būtu Kristus sekotājs, lai kādu šādu cilvēku aizvest līdz galam. Līdz tā izvēlē būt Kristus sekotāji. Un Jēzus viņš stipri bieži šo darīja. Redzēja, ka iesākt to ceļu var mazliet apstādīt. Cik grūti mums reizēm iet apstādināt savu iesākto ceļu, lai tur, kur parādās kāds cilvēks uz ticības sliekšņa, mēs pievērstos viņam un visu pārējo uz brīdi atlikt. Tas nemaz nav tik vienkārši. Mēs ar daudz ko riskējam, šādi rīkojam. Tomēr Kristus rāda, ka tā ir laba prakse, ko lietot. Un reizēm šķiet, ka Kristus, viņš, un es nezinu, varbūt, ka tā nav patiesība, bet viņš vairāk gāja, zinot, ka tas ceļš var izmainīties uz dažādiem virzieniem. Iespējams, ka Kristum nebija tikai tāds viens ceļš un jānonāk tur līdz galam tajā mājā, un tas arī viss. Kaut kā šķiet, savu evaņģēliju lasot tos Jēzus gājienus uz dažādiem punktiem, ka viņš iet, un tur ir kādas personas, kas viņam tuvojas, un viņš ir gatavs iet gan tā, tur, kur vajadzēs, tur, kur būs tā iespēja cilvēku atgriezt pie Dieva. Es domāju, ka mums tas nenākās viegli, nav vienkārši. Un tomēr Jēzus pamanīja šādus cilvēkus, pie kuriem apstāties. Drīz vien sekoja kāda kopīga ēšana, kopīga ciemošanās, pie caķeļa, kur notika jau kāda dziļāka saruna, un tā vairākas vietas mēs redzam, ka Jēzus tā dara. Uzprasās tad ciemos. Un caķējs, tur nav aprakstīts gluži, bet ir nojaušams, ka tur ir sajūsums par to, kas ir noticis. Viņam visi kaunas sabiedrības priekšā kļūst pilnīgi vienaldzīgs. Un viņš aicina viņu savās mājās. Un redzēt, tas ir labs piemērs mums visiem mācīties iepauzēt savus plānus, lai nepalaistu garām uz ticības sliekšņa esošos cilvēkus. Jo reizēm tā ir, ka cilvēks no grēcīga un tomēr kaut kur meklējoša cilvēka līdz tam draudzes loceklim, tur mēdz būt viena saruna pa vidu, kas trūkst. Un nerad tā saruna nekad nenotiek, jo nav kādi, kas ir gatavi apstāties pie viņa. Protams, var likt, ka cerība uz mācītāju, ka viņš apstāsies, pilnīgi noteikti, ka viņš pie visiem viņam apstāsies, bet arī mācītājiem jāapstājās, bet tas ir jautājums par katru no mums. Bet tur, kur tu redzi, tu esi gatavs apstāties uz kādu sarunu, var ņemt arī piemēru no Kristus, vai es varu aiziet pie tevis ciemos. Ja tu tā negribi, var atnākt pie manis ciemos.
kopīgi paēst, tur bieži vien uz kaut kādu ēdienu reizi. Es pat teiktu, ļoti daudzas vērtīgas sarunas man ir notikušas tad, kad tu uzaicini. Tas cilvēks ir daudz atvērts. Ja, tāpēc apstājieties, tur, kur ir iespēja, apstājies. Un kaut kādos brīžos mēs pat jau nojaušam, kur ir bijis tas mans cilvēks. Bet otrā pusē vienmēr būs tavs ceļš, tavi plāni, kas viennozīmīgi ir svarīgi. Es nesaku, ka tu kaut ko nesvarīgi izdomājis, bet spēja un meklēt iespējas priekš tā cilvēka kaut ko organizēt tā, lai tu vari viņam pievērsties. Tas būs izaicinājums, bet nereti ļoti svarīgs brīdis. Tātad trešā persona, ja daudzas personas ir pūlis, kas arī turpat atrodas šajā stāstā. Ko pūlis dara? Mēs daudz neko tur neredzam, bet viens teikums ir pūlis jau nonācis tur, tajā vietā pie caķiem mājām, viņš saka, ka grēcīgi cilvēku viņš, tas ir Jēzus, ir apmetās. Tas ir tas pūļa, ja citu cilvēku tāds viedoklis par šo. Grēcīgi cilvēki, Jēzus ir apmetās. Kā parasti ir cilvēki, kas grib redzēt, grib uzsvērt tikai tos pagātnes notikumus, grēkus, bet līdz ar to viņi nespēja saskatīt to, kas notiek tagad. Un tā var būt katra no mums arī tāds melns straips. Grib redzēt to, viss, kas bija, bet aiz tā visa nekā nenovērtē to, kas notiek tagad. Un būtībā pūlim ir taisnība. Nepareizi jau nesaka tas pūlis. Jēzus patiešām apmetās pie grēcīgi cilvēki. Kas bija caķei problēma? Izskatās, ka mankāri pamatā. Viņš nespēja nelaupīt no naudu no tiem cilvēkiem. Viņš nespēja būt godīgs caķejs, kuram var uzcelt pieminekli par viņu godīgu. Viņš tu vēlāk pats atzīst, ka es esmu izkrāpis. Ticamāk mankārībā viņš bija iekrītis. Kuras dēļ viņš bija gatavs iedot arī visus tos radus un draugus, kas viņu ienīja par to, ka viņš šo darbu uzņēma. Pūlim ir taisnība, ka grēcīgi cilvēki, Jēzus ir apmetēs. Bet savā lepnumu, kaut kur tāds augstprātības dēļ, tas pūlis nav spējīgs saskatīt. Caķējs ir daudz tuvāk grēku piedošanai nekā viņa paša. Ir jau viegli apstiprināt tādu patiesību. Tas ir grēcīgs, šis ir grēcīgs, tas ir vēl grēcīgāks, tas viss dzīvi ir bijis grēcīgs cilvēks. To nav grūti apstiprināt. Ja mēs tā skatāmies uz cilvēkiem, tas bieži vien ir grēcīgi. Bet aiz tādiem saukļiem tas ir grēcīgs, kur ir grēcīgs. Mēs mēdzam aizmirst vai nespējam pat saskatīt, ka dažkārt cilvēks ar to savu vilkmi pie Dieva, ar to savu centību, vēl nezinot īsti skaidri, kas un kā, bet ar tādu centību tuvoties Dievam, patiesībā ar visu to grēcīgumu, tai grēku piedošanai ir tuvāk nekā mēs paši. Ja, tāpēc mēs neesam aicināti tā tikai mest saukļus, tas ir grēcīgs vai šis ir grēcīgs. Šajā gadījumā viņi bija aiznesuši pamanīt to, ka caķējs ļoti tuvojās brīdim, kad viss viņa grēcīgums tiek piedots. Pūlim caķējs, kā virsmuļnieks, bija nekas vairāk kā neglābjamais grēcinieks, kurš Jēzus uzmanību vispār jau nav pelnījis. Iespējams, tā viņa doma bija, tu to Jēzu gandrīz nozagi mums. Mēs kopīgi gājām uz pūli, viņš mums mācīja, viņš runāja ar mums, mēs klausījāmies pieredzi. Tu paņēmi uz kā kokā, pievērsi sev uzmanību, un tagad tu Jēzus gandrīz kā nozagi. Paņēmis uzmanību uz sevi. Tāda tā pūļa attieksme. Tagad mēs par tavām mājām vēl sēžam. Kristus ir aizgājis uz turien, izmainījis savu ceļu. Pūļa skatījumā neglābjams grēcinieks. Norakstāmais bezcerīgais. Bet
Jēzum Zaķejs bija pazudis cilvēks, kurš ir tuvu tam, lai tiktu glābts no grēcīgas dzīves. Redzēt, Jēzum pazudis nekad nenozīmē bezcerīgs. Šo ir labi nodalīt. Mums reizēm pazudis nozīmē bezcerīgs. Pazudis nozīmē norakstāms. Jēzum pazudis nenozīmē bezcerīgs. Jēzum pazudis nozīmē, ka pie noteiktiem apstākļiem viss var mainīties. Pie noteiktiem apstākļiem tur ir izmainīta dzīve, atgriešanās no grēkiem un piedošana. Un Zaķejs piedzīvo to, ka pazudis nav bezcerīgs, un tur bija viņa atbildības daļa. Zaķejs viņš tā kā uz pilnu, tādu ieslēdz pēdējo ātrumu, ko var ieslēgt. Viss mainīsies šodien. Pūlim cauri netika, pūli viņš apgāja taktiski, ja uzkāpja kokā. Jēzu viņš redzēja, un vēl vairāk satika un runāja, tagad mums ir ciemošanās mājās, un viņš vēl aizvien nevar beigt Zaķejs, viņš saka, es iešu vēl tālāk. Tad viņš uzrunā Jēzu pusi no savas mantas, kas bija ļoti daudz, atdošu nabagiem. Viņš bija bagāts cilvēks, kā visu muļķis. Viņš saka, pusi, es atdodu nabagiem. Varētu teikt, vai tad nepietiks? Pusi, milzīgi daudz, tas ir bagāts cilvēks. Un vēl viņš nevar nomierināt, tas Zaķejs, ne tikai to, es gribu darīt. Viņš saka, to, ko es esmu izkrāpis, izspiedis no cilvēkiem un negodīgi darot to muitnieku darbu, viņš atdos atpakaļ vēl 4-kārtīgi tam, ko viņš bija nozācis no viņu. Pēc bauslības noteikumiem sakta manta būtu jādod tikai 2-kāršu apjomā. Zaķejs ignorē visu bauslības noteikumus, es vēl vairāk nekā bauslībošu atpakaļ, 4-kārtīgi. Ja, un Kristus viņš šeit pamanā, ka notiek patiesa dzīves izmaiņa. Rakstu vietā šeit ir teikts, šodien šim namam pestīšana notikusi. Bet to viņš saka tikai pēc tam, kad Zaķejs ir apņēmies arī šo te mankārīgu lietu risināt. Tikai tad, tas, ka ir vēl nokāpījis ciemos, un tur kopā kopīgi pusdienas ēd, tas vēl nav iemesls, kāpēc nams pestīšanu piedzīvoja. Bet te ir atgriešanās no grēkiem. Ļoti praktiski. Nevis tikai Dievs piedod par maniem grēkiem, bet viņš redz, ko specifiski jādara. Manta, tas saraustais, sazaktais, tā ir problēma. Viņš atdod to prom. Un viņš atzīst specifiski arī savu vainu, kas nav mazsvarīgi. Viņš specifiski pasaka, ka viņš ir izspiedis no cilvēku. Un viņš grib atdot to atpakaļ. Un vēl vairāk, nekā viņš ir izspiedis. Ja, tā kā kopumā beigās Kristus saka, te pestīšana namam ir notikusi. Patiesa dzīves izmaiņa. Un šī te 3 apskatītās personas, viņas liek katram mums arī mazliet aizdomāties. Pirmkārt par drosmi, par nepadošanos apstākļu priekšā, redzētu Jēzu savās dzīves jomās, kur mēs esam. Drosme, nepadošanos. Iespējams, ka kādai no jums šeit esot, ir tādi, kurus vada tikai un vienīgi apstākļi. Tikai un vienīgi apstākļi, kurus tu pat negribi pārvarēt. Tu zini, kas būtu jādara, lai tā tuvināšanās Kristum notiktu, bet tur vienmēr ir kāda apstākļi, kurus tu neuzdrošinies pat sākt cilāt, lai tos varētu pārvarēt. Un ieiet, iespējams, kādu nākamā līmenī attiecībā uz draudzi, uz personīgo laiku ar Kristu, Bībeles lasīšanu, lūkšanām. Tur vienmēr ir apstākļi. Varbūt kādiem šis Zaķeja notikums ir tieši par šo, mums aktuāli bija drosme un nepadošanās. Varbūt pat kādreiz drosme būt muļķīga. Ja varbūt kādam šeit liela nelaime nespēja mainīt savus plānus un kaut brīdi
veltīt kādam, kuram līdz ticīgam cilvēkam ir vajadzīga tikai viena saruna, vienas kopīgi pārēstas vakariņas iespēja. Un, ja tu jūti, ka varbūt šis ir kaut kas no tā, kas attiecās uz tevi, visticamāk, tu arī zini, par kādu cilvēku ir runa. Kad tu ļoti skaidri zini, tur ir kāds, ar kuru sen jau bija vajadzība satikties, bija vajadzība runāt vairāk kā tikai par laikapstākļiem vai pārsisto riepu, kad tur bija vajadzīga kāda saruna, kā tev var Kristu, kā tev var ticību dzīvi. Ja varbūt kādam no šeit ir jāņem tas tiešais piemērs no Kristus, apstādināt savus plānus pie kāda konkrēta cilvēka. Ja varbūt starp mums ir arī kādi, kuriem par cilvēkiem viss ir skaidrs. Viņi ir pazuduši un bezcerīgi cilvēki. Un nav mazums cilvēku sabiedrībā, un es ceru, ka ne draudzē, bet es varu arī kļūdīties šodien. Pirms tie ir kādreiz draudzes cilvēki, kuriem tiešām viss ir skaidrs par visiem cilvēkiem. Viņi ir grēcīgi, viņus nevar izmainīt, viņi ir bezcerīgi. Un šajā gadījumā tas ir pielīdzināms tam pūlim. Caķējs, viņš labi apzinājās savas problēmas. Tā bija viņa vājākā un stiprākā puse kaut kādā ziņā. Viņš apzinājās savas problēmas, bet viņš nepalika tikai pārdomas par savu mankārību un par to, ka Kristus to varētu risināt. Viņš bija gatavs uz ļoti praktisku dzīves izmaiņu. Ja tev Dievs uzrāda līdzīgi kā caķējam ļoti sliktu tendenci, varbūt tā ir tāpat mankārība kā caķējam, varbūt kas cits, tad esi gatavs to atzīt, bet caķēja piemērs rāda ne tikai atzīt, bet radikāli mainīt to lietu. Pretējā gadījumā par tevi nevarēs izskanēt tie paši vārdi šodien pestīšanas un namami notikums. Jo tas, ko Kristus gaida un ko es ticu, ka viņš tajā ceļā satiekošos dažādos cilvēkus, tas, ko viņš meklē, ir tieši šis te elements, gatavība ne tikai atzīt, es esmu grēcīgs, bet gatavība atgriezties no grēka, kas nozīmē ļoti praktiski. Ja man problēma bija mankārība, viņš dod tur, kur ir vajadzīgs un vēl vairāk. Atzīt un praktiski atgriezties no tiem grēkiem, novērt pie pestīšanas. Tas ir tāds izteikums tavam namam, šim namam, ar to varētu domāt visiem ģimenes locekļiem. Es ticu, ka tas ietekmē visus caķēju ģimenes locekļus, kas bija. Jo tas, ka atgriežas viens kaut vai tēvs, tas ietekmē visu, tas ietekmē bērnus, tas ietekmē sievu, tas ietekmē vispār, kas tajā namā turpmāk notiks. Ja, tādēļ, ja tu kādu tendenci ieraugi, tad meklē viņu godīgi atzīt un praktiski mainīt. To mums māca caķēja notikums, ko Lukas kādā brīdī redzējis par vajadzību pierakstīt savu evaņģēliju. Un es esmu dzirdējis ļoti daudz notikumus, stāstus, kur cilvēki lasot tieši caķēju notikumu, ir ieraudzījuši, es esmu tik tuvu savā dzīvē tam, kā te jūtās un ko dara caķēji. Varbūt arī kāds no jums ielūks. Dievs, paldies Tev par to, ka caķējs nav bijis aizmirsts un viennozīmīgi grēcīgs cilvēks, ko Tu savā laikā esi atradis. Tu drošinājās būt visai drosmīgs un nepadevīgs, meklējot satikt Tevi. Tēvs, un es lūdzu, ka kaut kas no šī raksturot arī mums, tāda drosma un nepadevība tiekties pretī Tev, tiekties uz satikšanos ar Tevi.
lietojot tos dažādos veidus, kā tas šodien būtu jādara, kad mēs Tevi Kristus neredzam kā cilvēku uz zemi. Mēs lūdzam, ka arī mūsu valsts, kas pēc sastarpšanās ar Tevi caur draudzi, caur svēto garu, caur svēto vakarēdienu, caur draudzes kopību, caur svētajiem rakstiem, caur tik dažādiem elementiem, ka mums arī būtu šīs te alkas un drosme virzīties šajā virzienā, nevis meklēt, vai citur nav kaut kas vēl labāks. Tēvs, paldies Tev par to, ka mēs varam mācīties no caķiem, bet varam mācīties praktiski no Tevis. Par šo te spēju apstāties tad, kad tie nospraustie plāni izmainās. Ka tur ir kāds cilvēks, kurš it kā mums iztricina to dienas plānu, bet ir vajadzīga apstāšanās un iespējams kāds sadalīt. Tēvs, es lūdzu, ka mēs spējam arī būt drosmīgi kādā brīdī to savu plānu apstādināt. Runāt ar šādu cilvēku. Varbūt pat ne tikai savus plānus apstādināt, bet pat ieplānot, ka es ar šo cilvēku gribu sadalīt, ja viņš jau iepriekš ir zināms. Tēvs, un sargi mums no šīs te pūļa pieejas, ka mums ar cilvēkiem viss ir tik ļoti skaidrs. Kurš ir bezcerīgs, kurš ir norakstāms, kurš ir grēcīgāks un tā tālāk. Sargi, ka mēs šeit kā kuldīgi draudze neesam ar šiem šablonēm jau uzkrāmuši cilvēkiem virsū, kas viņš būs vai kas viņš būs. Sargi mums no šīs attieksmes. Pār visam, Tēvs, es lūdzu, ka mums draudzē katra ģimene, katra draudzes loceklis var būt tāds, par ko Kristus saka, ka šim namam pestīšana jau ir notikusi. Mēs varam dzīvot savās ģimenēs kā pestīti nami, kur atrodas pestīti cilvēki. Tēvs, Tev lai ir gods un pateicība, ka pie daudziem tas jau ir notikusi.